Funniest sound I ever heard. Ļoti labi izklausās. Kurš atbalstīs sarkano komandu? Protams, tāpēc, ka šodien ir sarkanā spēle. Visi velkam mugurā sarkanos krēklus, atbalstam konkursu dalībnieks un tad jau Rīgas Dinamo komanda. Ok, uzmanību, gatavību, govis laukumā. Aiziet! Oi, dievnieks. Izskatās no malas diezgan interesanti un iespaidīgi. Galvenais ātrums, pēc iespējas lielāks ātrums, spēram futbola bumbu uz priekšu un neviens nav teicis, ka hokeja laukumā nedrīkst spēlēt futbolu. Rīgas Dinamo spēlēs drīkst darīt visu un pilnīgi gandrīz visu. Tā tagad samainamies, galvenais nesaskrienamies. Ziniet, un tagad uzdevums. Kura komanda pirmā dabūs to futbola bumbu vārtos? Aiziet! Uz priekšu jūsu mērķis ir vārds, es gan nezinu, vai jūs kaut ko tur redzat, vai jūs kaut ko tur neredzat, bet katrā ziņā. Nu ko, būs kāds tāls šāviens? Zilā komanda mazliet ir izvirzījusies vadībā, sarkanā komanda mēģina to panākt, un tagad tas galvenais bumbu dabūt vārdos, un bumbu vārdos! Izskatījās gana interesanti, bet es domāju, ka jūs paši tur neko nesapratāt un neredzējāt. Paldies mūsu konkursu dalībniekiem par dalību šajā te pirmajā atrakcijā. Paldies Latvijas Gummēlēcēju klubam. Ja arī jūs gribat kādreiz kaut ko tam līdzīgi pamēģināt, www atrakcijas LV jūs rīcībā un jums dāvaniņas no Rīgas Dinamo. Arī skatīt spēlēts futbola regbijs arēnā Rīga ledus laukumā. Zilā komanda dodas uz tālo sarkano līniju, sarkanā komanda paliek uz tuvās sarkanās līnijas, un pēc startu signāla uzdevums ir ļoti grūts un atbildīgs. Kur jūs sarkanie tik tālu aizgājāt? Atpakaļ uz zilo līniju. Uzdevums ļoti grūts un atbildīgs. Lielo futbola bumbu kopīgiem spēkiem, tā kā regbijā ar touchdownu vai amerikāņu futbolā ar touchdownu, dabūtais pretinieks sarkanās līnijas. Tā. Zilās govis, kur jūs aizgājāt tik tālu? Uz zilo līniju. Nu nekas, viņas tikai mācās vēl mūsu cilvēku valodu. Visi ir zemtīgi. Tā, sarkanie gatavi? O, šis man patīk. Kuri atbalstīs zilo komandu? Paldies. Kuri atbalstīs sarkano komandu? Ok, uzmanību un gatavību aiziet. Oi, dievījās. Aiziet, skrienam! Pēc iespējas ātrāk un spēcīgāk tā lielā futbola bumba jādaboja pretinieka laukuma pusē sarkanās līnijas. Ļoti labi, man liekas, ka nākamreiz mēs varēsim dubultot mūsu spēlētāju skaitu, izskatīsies daudz atraktīvāk un amizantāk. Dārgie draugi, jums vēl 1 minūte un 20 sekundes ir laiks šajā te burvīgajā govju futbola regbijā, lai tagad būs sastrēgums pie laukuma apmalas. Un kas notiek ar sarkano govi numur 1? Vienkārši stāv maliņā un skatās. Un tagad sākās kārtīga cīņa. Tagad redzēsim, kuri ir ēduši mājās daudz un visu kaut ko garšīgu, kuriem spēks būs vairāk nekā citai komandai. Uzvarēja tuvāk, protams, izskatīsies zilā komanda. Tā, reku viens dežurām, sarkanie oi, dievījās. Oi, sarkanā govi ar zemi, zilā govi ar zemi. Un ļoti tuvu uzvarēja zilā komanda! Super! Spēks ir patērēts ļoti daudz, tieši tāpēc Rīgas Dinamo mūsu šos trakos līdzutējs trakajā Latvijas Gummēlēcēju kluba atrakcijā apbalvos ar ļoti labām balviņām.